Es esmu Jānis, un es nāku no Liepājas. Mani sauc Kaspars, un es esmu no Ventspils. Mani sauc Elīza, un es esmu no Aizkraukles. Mani sauc Indra, un esmu no Jēkabpils. Un tagad mēs visi dzīvojam Es atceros, pirmo reizi es stāvēju pie gājēju pārējas. Man liekas, es sūtīju saviem draugiem tā kā snapu, un manas emocijas sejā bija vienkārši briesmīgas, jo es nevēlējos ievākties. Es neteiktu, ka man bija baigi augstās expectācijas, bet šitajā drusciņ krūtāk, jo es jau drusciņ runāju ar pārējiem apkārt, un tā es akšļi viņiem piesulīju, ka viņas aizdīšu uz ielām iztusēties, jo izrādās 2 vai 3 gadu laikā, kad viņi šeit dzīvojuši, vienīgā vieta, kur viņi ir bijuši fucking Rock Café. Iedomājies, cik fucking bēdīgi. Rock Café un Sound Factory. Grūtības kājās. Noteikti es teiktu, man nepatīk iet uz virtuvi. Tāpēc, ka man katru reizi jāiet ar savu bļodiņu, pannu, katlu, ar visiem saviem traukiem, ar ēdienu. Man tad jāiet vismaz kaut kādas, 10 toču reizes. Īsti nekādas grūtības nav, manuprāt. Varbūt tajā korpusā bija tas, ka tev ir katra reize, ka ja tu gribi kaut ko uztaisīt, tev jāņem visas tās katli, pannas, visas ēdienas līdz uz virtuvi, un tas baigais tāds, čakars sanāk. Tas tāds tā kā mazs niens, ko es ar sadzīvoju, bet dažreiz ir uzsieņzēju. Vien vakar es gribēju aiziet uz dušu, un man laukī tās mazās kabīnītes ir zaļa bala. Tīpaši es biju drusci noguris, es gribēju vienkārši tajā lielajā ieslēgt lielo ūdeni, un tad nav tā, ka es tur kaut kur kratos pa to mazo kabīni. Bet pēdējā laikā vienmēr, kad man gribās, vajag uz to, ka man obligāti vajag to lielo kabīni, tad viņa ir aizņemta. Tas ir arī vienmēr tad, kad man matos ir vai krāsa vai balinātājs, vai man reāli vajag tikt zem ūdens, un lielā kabīna ir aizņemta. Tajās reizēs, ka man nevajag viņu, ka es aiz virtuvi vienmēr vaļā, bet tā, ka man vajag uz to fucking dušu, tad viņa ir ciet. Dušas, gaidīšana uz dušām. Es šobrīd dzīvoju ar istabas biedreni, kur arī studē Rīgas Stradiņu universitātē, tāpēc mums diezgan vienkārši sadzīvot, jo viņa arī ir 1. gads. Viņa arī reizēm kaut kad naktī iet gulēt, un tāpat ar mani. Viņai netraucēja mana gaisma, mani modinātāja reizēm agri no rīta. Jā, es ievācos kojās, un man bija istabas biedrene, un mēs ar viņu parunājāmies. Tad vienā brīdī, tajā vakarā, viņa kaut kur pazuda. Viņa teica, ka viņa aizies ar kaut ko satikties. Un tā arī viņa visu nakti neatnāca atpakaļ. Viņa man uzrakstīja, ka mums vajag parunāties. Un es domāju, ko es jau esmu paspējusi izdarīt tajā 20 minūšu sarunā, kas mums ar viņu bija. Jā, es viņai arī uzrakstīju, par ko parunāties, un beigās izrādās, ka viņa sakārtoja savas attiecības tur ar viņas vīru, un viņa ievācās atpakaļ pie viņa. Es dzīvoju ar istabas biedru, jā. Man tā šķiet, mēs sadzīvojam ļoti forši. Mēs baigi nerunājam, bet es domāju, ka es esmu diezko tāds zen istabas biedrs, jo es pašā, kad šeit esmu savā gultā tikai. Un kad es neesmu, kas ir ļoti bieži, es vienkārši neesmu. Es parasti, viņam mums ir paklājis, pirmās reizes to paklāju lidināju viņam uz gultas gadījumu pēc, ja es nakts vidū izdomāju tā kā korķēt visurienu. Bet savādākā ziņā es vienkārši atnāku, visu nometu un iekšā gultā aiziet jūrniē. Interesantākais gadījums noteikti koju dezinsekcija. Es nezinu, vai pareizi. Koju dezinsekcija. Es biju pagulējusi to visu nakti, un tad es agri no rīta kaut kādas 3 stundas vienkārši visu kārtoju pa maisiem. Un man vēl tur klauvē pa durvīm, tā kā vēl pusstunda ir palikusi, un tev vēl tur jāsaliek tā kā visu pa maisiem, jo tulīt nāks, un viņš ir to taisīs dezinsekciju. Un, jā, un tas sosprintoja pat uz universitāti, tāpēc, ka man jau nebija citur, kur doties, tā kā, jā, atbraucām, viss šeit smirdēja, visām durvis vaļā, tas skats bija ļoti interesants. Un, jā, visi tur ar grīdas lupatām, ar putekļu sūcē pa visām istabām vienkārši tur. Visām tur mūzikas pilna klapi, vienkārši citi tur tīra, mazgā, jautā, cik tev tur prusako aiz leduskapja ir. Un tāpēc, ka ļoti daudziem bija tā, ka viņi pabīdīja to leduskapi, un tā kā viņiem tur apakšā bija pilns ar beiktiem.
Un tad vēl pabīdīja arī manu leduskapi. Mēs pārbaudījām, vai tur tā kā ir vispār prūsaki. Nu, mēs pabīdām, man tagad ir 2 robi grīdā. No tā, ka tas leduskapis bija bīdīts vairākas reizes. Es nezinu, citiem varbūt tas nav nekas tāds, bet es neesmu pieradusi, ka man ikdienā skraida kaut kur žurkas apkārt. Man, piemēram, ir bailes iznest miskastī vēlos vakaros, kad ir tumšs ārā, jo tad viņas tur 100% būs. Nu, tā kā esmu jau vairākas reizes sastapusies. Es zinu, ka viņas tā kā man neskrien virsū un tā viņas skrien no manis prom, bet es arī gribu no viņām skriet prom. Tad man bija vēl viena jauna istabas biedrene, kur es nodzīvoju kaut kādu nedēļu. Tāpēc, ka atklāja to, ka tur bija gultas blaktis. Un vēl man sekoda. Man vēders bija vēl kaut kādām tur, es nezinu, pumpām, kodumiem. Ir žurkas? Jā, nē, nav nācies saskrēties ar viņām vēl laikam. Tas varbūt ir otrā stāva problēma. Nu, īstenībā no dzīves kojās es gaidīju vairāk tādas pasākums tur, jā, vakaros, bet līdz šim ir bijis tikai pāris reizes. Tas ir saistīts ar to, ka ir mācības. Un vispār, manuprāt, šajās kopmītnēs nav tik daudz tādu pasākumu. Varbūt es nezinu. Bet salīdzinot, piemēram, ar RTU kopmītnēm, man liekas, ka tur ir daudz vairāk tādu pasākumu visādi. Kādreiz nodrošināja autostāvvietu. Varbūt arī varētu caur šo kaut kā atrisināt to problēmu, jo kādreiz viņi bija bezmaksas. Man patīk tas, kad ir ūdens pieejams kopmītnēs. Man liekas, citās kopmītnēs tas nav. Tāpat arī mums ir pieejama sporta zāle, ir boksmaiss, 2 reizes mūžā es izmantoju, bet sporta zāle biežāk sanāk izmantot. Kā arī es zinu, kad ir atpūtas istaba ar galdu tenisu un vēl kaut kāda istaba, bet tās istabas es vēl līdz šim neesmu izmantojis, bet plānoju izmantot kaut kādu. Nē, nu šeit ķipai ir kaut kādi noteikumi, ko var un ko nevar darīt, bet vai es viņus baigi ievēroju, es neteiktu. Nu, manuprāt, nav nekāda. Nē, noteikumi ir, bet, piemēram, atkal salīdzinot ar citām kojām, es zinu, ka ir obligāts kaut kāds ierašanās laiks, līdz cikiem jāierodās, bet šajās kojās tāda noteikuma nav. Un es nedrīkst trokšņot, ar to es esmu pāris reizes saskāries, kad ir sūdzības, kad trokšņo pārāk daudz no istabiņas. Tas arī bija iepriekšējā korpusā. Man ir bijusi reize, kad mani vienkārši pamodina tas, kā tur skraida ārzemju studenti pa gaiteni un kaut ko vienkārši smejas. Un kaut ko tur hihihaha un tur kaut ko besi ārā 2 naktī vienkārši pamosties un forši. Ir viens naktī, es domāju, ir viens naktī, es varēšu aiziet uztaisīt savu uzvirtu vēstu, bet tur ir full on fucking pritons, man jāgaid pusstundu, es varētu uztaisīt, ko es cepu, nuggets un zivu pirkstiņus. Man jau, protams, gribētos, lai kojas atrastos tuvāk universitātei. Nu, protams, nav tik traki, bet gribētos, lai es ar kājām varu aiziet uz universitāti. Noteikti es teiktu, ka jā, tāpēc, ka praktiski tu vari dažas minūtes pirms veikala aizvēršanas kaut kur 5-10 minūtes sprintot uz Rimčiku, ja tev vajag kaut ko. Tas ir Āgenskalna tirgus, jo šeit ļoti daudz transporta salīdzinoši iet. 21. ir sevišķi naktīs, kad tu mēģini paķert pēdējo, ir diezko parocīgi. Un arī tā dažādība ir troļļiki, ir tramvaji, un viņi arī izved tādas dažādākas maršrutus apkārt uz citām Rīgas vietām, nav tā, ka tur tikai uz centru. Piemēram, te uz Spici var aizšaut, uz Zepu, uz Krišjānu Valdemāra ielām var aizbraukt ar 5. Tas liekas diezko tā ērti. Ļoti patīk. Man ļoti patīk tas, kad ir, tā kā es mācos medicīnu, mums ļoti daudz mācības notiek. Lekcijas notiek Stradiņu slimnīcā, un tad tas ir 3 minūšu gājiens ar kājām. Tu vari piecelties, 15 minūtes pirms lekcijas. No mājām man pietrūkst, droši vien mammas gatavotais ēdiens, pašam jāgatavo te ir. Tālāk, kas man pietrūkst. Pirts man pietrūkst. Jā, varētu kojās pirtu ierīkot kaut kādu, varbūt. Ja godīgi, baigi nekas. Man pietrūkst varbūt mans suns. Noteikti varbūt tā kopā būšana. Ka tu atceries, ka par tevi parūpēs, ka tev pagatavo ēst, tev tā uci-puci tur sagaida un vienkārši kāds ir blakus. No mājām man visvairāk pietrūkst mamma, jo esmu jaunākais bērns ģimenē un mani vecāki ir šķīrušies, tāpēc
man bija ļoti bēdīgi, un es noraudāju vairākas dienas par domu, ka man jāatstāj mamma viena pati.